Toms Cimermans, es mācos Valmieras 5. vidusskolā 6. klasē. Šodien es jums pastāstīšu par pasaku, anekdoti un mana lielā brāļa dzīves atgadījumu. Es sākšu pasaku. Reiz mans zēns satiek velnu. Velns viņam prasa: kā tu tik bēdīgs? Puisis saka: man nav nekā ko ēst. Tā maza nelaime, velns teica: apsolies, ka 6 gadi nepārbrauksi drānas, neskūsi vārdu un nemazgāsi muti. Es tev iedošu tādu maciņu, kas pakratāms un daudz naudas pirs. Labi, puisis piekrita. Un velns viņam iedeva maciņu un aizgāja prom. Tad puisis aizgāja uz kādām mājām un prasīja ēst. Saimnieks viņam līdzis sīki un maizētnes. Puisis tam saka: tas viss? Dodi ko labāk, dodi medu, dodi pienu, es labi samaksāšu. Saimnieks nodomāja, ko ar šo nekauju darīt. Cienāšu arī. Puisis gardu mutu paēdis, prasa: cik jāmaksā? Saimnieks nodomāja, muļķis vēl maksu ņems. Ja viņš jokojās, es jokošos pretī. 5 rubļi piens, 5 rubļi medus. Labi, tas nav daudz, puisis saka. Viņš pakrata savu maciņu un aizmaksā. Tā viņš arī aizgāja. Viņš dzirdēja, ka ķēniņš ir uzrakstījis grāmatu par to, kurš viņam aizdos visvairāk naudu karam, varēs ņemt viņam vienu meitu par sievu. Puisis to padzirdot, aizskrējas pie ķēniņa un teicis: man tur šķūnī ir tik daudz naudas, sūti 3-4 oras pakaļ. Ķēniņš priecīgi novaicājās: vai tagad ņemsi manu meitu par sievu? Nē, pēc 6 gadiem atnākšu tad. Labi, kamēr ķēniņš sagatavoja savus oras, puisis aizskrēja šķūni un izdaka labu bedri un sāk kratīt savu maciņu. Līdz velns uzradās un sabļāva puisi: kas tu neredzi, ka bedra jau pilna? Beidz kratīt maciņu, man naudas vairāk nebūs. Tā velns iemet pēdējo monētu un dusmīgi aiziet prom. Tā atbrauca oras un visās 4 orēs knapi sakrāva visu naudu. Tā pagāja tie 6 gadi. Ķēniņš jau karu ir uzvarējis un puisis nāk uz precībām. Bet kāds viņš izskatījās? Mute aizaugusi ar netīrumiem, bārda izaugusi līdz cengaliem un nagi kā lāpstas kāja. Ķēniņš viņu ieraugot iesmējās it kā ērmu tikko redzējis. Bet tā viņš iet pie lielākās māsas un prasa: ko tu domā par precībām? Lielā māsa saka: es labāk lecu upē nekā eju ar tevi. Labi, aiziet pie vidējās māsas. Ko tu domā par precībām? Es labāk izlecu ārā pa logu un nositos nekā eju ar tevi. Labi, aiziet pie mazākās māsas un saka: ko tu domā par precībām? Labi, kāpēc gan ne? Viņš tas tāds pats cilvēks, kāds mēs visi. Kā es norunāju pēc nedēļas, bet par to laiku puisis izkritīs pasaules daudz naudas. Un noskūjis bārdu, nogriezis nagus un nomazgājis muti. Vēl viņš nopirka savu zelta drānus, varenus ērzeņus un zelta karieti. Tad, kad viņš atbrauc uz ķēniņa pili, visas acis bija uz viņu. Un tad paskrēja mazā māsa pretī: es jums teicu, ka viņš tāds pats cilvēks, kāds mēs visi. Bet žēl, ka lielās māsas nav skatīties, jo abas divas žēluma aizgājuši bojā. Viena ielec upē un otra izlec ārā pa logu. Bet tā pagāja, un tā viņa dzīvē laimīga un laimīga. Un tad, kad vecais ķēniņš nomira, puisis jau kļuva par ķēniņu. Tagad mana anekdota. Reiz kāds saimnieks noliedzis kalpu un viņam teicis: es nemīlu daudz runāt, tātad, ja es parādu pirkstu, tad tas nozīmē nāc šurp.
sapisēsimies, teica Kalps. Es arī nemīlu daudz runāt. Ja es papurīnu galvu nē, tas nozīmē neiešu viss. Tagad mana lielā brāļa dzīves atgadījums. Reiz mans brālis gribēja pīpēt. Tāpēc, teitim nemanot, viņš paņēma cigarešu paciņu un tobako sērkociņus un nu gājas pīpēt. Bet kāda sagadīšanās? Teitis atnācis mājās un viņu pieķēris. Un nu, mans brālis skrējas pie mammas. Mamma tam prasa, kāpēc tu tik dikti raudi? Man teicis pieķēri pīpējot. Nu, mamma viņam prasa, nu vai tad tev labi jau sabāra? Nē, nepavisam. Man teicis lika izpīpēt visu cigarešu paciņu. Paldies, spēc.